Cietās daļas, kām var saregulēt, kām nevar saregulēt, varat paskatīties šite video, paskaidrošu. Ļoti daudz mašinām patiešām var saregulēt un paskaidrošu, kām nevar saregulēt tas cietās daļiņas. Aptuveni 80% izdodas, 20% ne. Skaties video. Kām var saregulēt, kām nevar saregulēt. Piemēram, mūsu tagad vienai mašinai ir un viņai problēmas ar dzinēju. Vai no ar ele iet, vai sprauslas iet. Kā šī gadījumā nestrādā ele motors dzen, vienkārši smakar ar eļu un ar aparātu mērot ir 13 miljoni. Mēs uztaisījām programmu, sakprogrammējam, ierakstiem iekšā un skaties viņam 2,6 miljoni. Tā kā 10 miljonu ar programmatūras palīdzību bija iespējams tai mašinai pazemināt daļiņās, bet ja mašinai ar motoru ir problēmas, vai nu sprauslas tek, vai ele ēd, tu neko neizdarīsi. Neviens servis neko neizdarīs, ja nav kārtībā motors. Bet ja tur vaina tikai kvēp filtra, sprauslas ir veselas un motors eļu neēd, tad ir iespējams to saregulēt. Ļoti parasts piemērs pagājušajā nedēļā bija Citroens vai Peugeot, neatceros, Kablūks. Īpašnieks no servisa atvedē mums, nebija iespējams viņu saregulēt. Es saku, vecīt, tavu smirt pēc degvielas, skaties sprauslas. Viņš nomainīja 3 sprauslas, atbrauca pie manis bez programmas, bez neko. Viņam no 3 miljoniem nokrita līdz 400 000. Ielēja vēl speciālu degvielu pats, iebrauca skate un 200 ar kapēkam tūkstošu. Viņš man atsūtīja no tehniskās apskates dokumentu WhatsAppā, ir brīvdienas un cilvēks ir priecīgs. Tā kā, ja motors ir vesels, problēma tikai DP filtra, saregulēsim. Ja motoram ir problēmas, nesaregulēsim. Jums bieži vien tehniska apskate rāda 2000 eiro, tā 2000 daļiņas, jo viņam tikai tik aparāts plus minus rāda. Pie mums aparāts rāda gandrīz līdz 50 miljoniem, tā kā citām mašinām ir 20 miljoni. Viņi atbrauc pie mums vai man zvana, man ir 2 miljoni. Reāli pielieki pie aparāta 4, 5, 13 un pat 20 miljoni ir. Tā kā tas šeit ir precīzāks aparāts, ar ko tu vari noteikt, cik reāli ir tava mašinai daļiņās. Ne tā, ka bieži vien pārbaudes, tehniskas pārbaudes, piemēram, jūs pārbauda 2 miljoni vai 2 ar kapēka maksimumu un viss top tur met ārā jūs. Šeit pieslēgsi tavu būs no 2 līdz pat 20 miljoniem. Tādas pagaidām ir lietas, bet saregulēt ir iespējams. Ļoti daudz mašinu tiek jau saregulētas, saprogrammētas un problēmu nav, ja ir viss kārtībā ar dzinēju.